Tavs Auto TV šodien viesosimies pie jūras kinociemā, satiekot dokumentālistu ar patiesu aizrautību. Kino saprot pietiekami daudz cilvēku, bet sajūt viņi tomēr tie, kur sajūt. Un dokumentālais kino, vismaz tāds kino, ka es tā esmu novērojušies, dokumentālais kino tomēr ir dzīvesveids. Kā arī iemēģināsim jaunās paaudzes Dacia Duster ar hibrīdu motoru un pilnpiedziņu. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa autolīzings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā. Šajā Tavs Auto TV izlaidumā vēlreiz dosimies ceļā ar vienu no populārākajiem budžeta klases crossoveriem Eiropā. Savā pastāvēšanas laikā Dacia ir saražojusi vairāk nekā 2 miljonus Duster. Un šis modelis jau gadiem ilgi ir viens no pieprasītākajiem savā segmentā. Šodien mūsu rīcībā ir jaunās paaudzes Duster Hybrid G 150, kas sevi apvieno elektrificētu pilnpiedziņu un rūpnīcā uzstādītu LPG gāzes sistēmu. Tas nozīmē ne tikai zemākas eksploatācijas izmaksas, bet arī daudzpusīgāku lietojumu ikdienā. Vai šis joprojām ir tas pats vienkāršais un izturīgais Duster, ko mēs visi pazīstam? Vai tomēr tas ir jau solis tuvāk modernam, tehnoloģiski attīstītam crossoveram? To noskaidrosim šajā testā. Esam devušies pie mūsu viesa, kurš Liepupē pērnvasar bijušā kolhoza teritorijā izveidojis īpašu kino sajūtām veltītu ciemu ar kino turisma un izglītošanās iespējām. Ivars Zviedris pats ir režisors, operators un producents, kurš veidojis daudzas dokumentālās filmas, tajā skaitā Kristepotu un starptautiski titulēto filmu dokumentālists. Šajā vārdā pēc tam nosaukta viņa paša studija. Agrāk viņš strādājis arī par riteņbraukšanas treneri, kā arī 90. gadu vidū vadījis reģionālo televīziju. Būdams aizrautīgs kinopatriots, Ivars ar savu pie jūras kinociemu vēlas nevien aicināt cilvēkus tuvāk kino, bet arī dot formulu citu Latvijas ciemu pastāvēšanai. Mums pagājušajā gadā bija nometne, sabrauc no visas Latvijas. Jaunieši ļoti dažādi piedāvām. Tādi, kur jau nav pirmo dienu kino, tādi, kur ir tur 8. klases skolnieki tikai un tā projām. Un bija baigi interesanti. Bija tāds savdabīgi miedarbe, kā mēs to kino uztveram un kā mēs pa kino domājam. Un es teiktu, ka ir interese arī ne tikai tādā TikTok versijā, ja, bet arī tādā dokumentālā kino, novērošā dokumentālā kino, tādā izpratnē ir interesi pa kino. Tā kā, jā, pa prieku man un pa prieku citiem, es domāju, ka tā ir, jā. Spēle sākas manī kā sakne un vējš, kā līgzda, skaņa un elpa. Kūlenis ir viena atgriešanās manas brīvības telpā. Manā spēlē zivs galva runā un stāsta, kā jūras dzīlēs tai klājas. Manā rotaļā viss, kas šķietami nederīgs, pārnāk pie sevis mājās. Mēs tagad noskatījāmies 8 minūtes to filmiņu, bet es viņu skatījos 3 nedēļas. Vēl man plus nāca klāts skaņas, garšas, vēl viss tās izjūtas. Un es vienkārši baudu to saskarsmi un to miedarbi, piemēram, ar šo zēnu, vai ne? Un tādā ziņā man patīk tas viss. Protams, kāds var teikt, ka šis auto nav aprīkots ar klasisku visu riteņu piedziņu. Tam pat nav kardāna, kas savienot iekšdedzes dzinēju ar aizmugurējo tiltu. Jaudu un griezes momentu aizmugurējām riteņiem nodrošina elektromotors, kas atrodas reduktoru vietā. Piedziņa tiek kontrolēta elektroniski, un vadītājiem ir iespēja izvēlēties dažādus braukšanas režīmus, tostarp arī lock vai offroad mode režīmu, kas aktivizē pastāvīgu pilnpiedziņu. Papildus tam Duster 4x4 iespējams atslēgt arī ESC stabilitātes sistēmu, kas noderēs, ja rodas vēlme izkļūt cauri dziļākam sniegam vai dubļiem.
Es tikko biju veselu vairāk kā mēnesi. Es nobraucu gar visu Eiropas Savienības un Latvijas ārējo austrumu robežu tos 456,6 kilometrus ar pilnpiedziņas mašīnu, kurā bija pagājušā gadsimta sākuma mašīna, bet viņi godam izturēja un pa tiem lielo salu un sniegu. Ja? Ar šādu būtu noteikti bijis labāk braukt. Tikai, zini, kā ir katra mašīna, manuprāt, tā, ka arī kamera, katra kamerā, tā kā, zini, medniekam ir ierocis, tas ir jāpiešauj, vai ne? Ja tev ir plinti un ja tu aizēji pirmo reizi šaut un uzreiz dodās medēt, tas ir bišķi, tā riskanti. Tā kā šādu ar tik daudz skaistām podziņām un ekrāniem un visādām tādām citām lietām, vai ne? Ir jāpiešaujās, jānotestē, lai, varētu tā kaujā doties. Lai es pateiktu, ka es varētu doties kaujā, tad tas varbūt mīnus 27, Latgales pierobeža ar Lāčiem, tur vai ne, un ja tu paliec kaut kādā režīmā, vai nezinu, kādu podziņu pareizi nospiest, tad tā ikā izzina, var visādi tur būt. Par gaitu un sajūtām runājot, šis auto ir lieliski piemērots gan pilsētai, gan lauku apvidū. Godīgi sakot, lielāko daļu no šī testa brauciena mēs pavadījām tieši mežos un vieglā bezceļā. Duster klīrens ir 209 mm, un tā amortizatori labi kopē ceļu virsmu. Pat vietās, kur šķiet, ka visam autosalonam būtu jāgrab un jākratās, brauciens ir gan plūdens. Auto svars 1484 kg, uzbraukšanas leņķis līdz 31 grādam. Starp citu, jūs varat pāraudzīt automobiļu leņķi, atverot visa ceļa informācija sadaļu centrālajā 10 colu skāriena ekrānā un izmantojot multi-view kameru. Es domāju, ka tas man ir diezgan liels pluss, kā parasti garajiem un lielajiem mašīnā ir vienmēr jāskatās. Man te ir vietas pārēm. Tādā ziņā tas ne tikai Dusteram, bet arī citiem aparātiem varbūt ir man tagad tāds pluss. Bet man tā baigi, es esmu tāds bišķiņa pragmatiskais zēns, man vajadzētu, kāds 2-3 dienas, tāpat kā kino es filmēju, nevis tur vienā rāvienā, bet vismaz 2-3 gadus, ja? Tad man vajadzētu kāds 2-3 un tad es tā precīzāk. Tagad es, ar tādu, pirmās sajūtas, tā teikt, pirmā mīlestība, vai kā lai to vēl nosauc, forši, jā, jūs jau droši vien to veco labo teicienu arī ziniet, ka kuram tur uzdeva vienam no tiem mašīnu guru, Fordam laikam uzdeva jautājumu, kur mašīna ir vislabākā, un viņš teica jauna mašīna. Vēl nedaudz par tehniku. Šīs Duster modifikācijas pilnais nosaukums ir Hybrid G 150 ZS AVD. Tā spēka iekārta sastāv no 48 voltu 1,2 litru mild hybrid dzinēja, kas novietots auto priekšā, un 13 zirgspēku elektromotora aizmugurē. Braukšanas laikā Hybrid G akumulators tiek uzlādēts, izmantojot enerģijas atgūšanu, jeb tā saucamo rekuperāciju, bremzēšanas un arī palēnināšanās laikā. Tādējādi pilsētvidē šis auto līdz pat 60% no veiktā tāluma spēj pārvietoties, izmantojot tikai elektrību. Turklāt šim auto jau no rūpnīcas ir uzstādīta LPG gāzes iekārta. Tam ir 2 bākas, tāpēc jūs varat izvēlēties braukt ar gāzi vai benzīnu. Kopējais nobraukuma diapazons ar pilnām bākām, proti 50 litru benzīna plus aptuveni 50 litru gāzes, ir līdz pat 1500 kilometriem. Tas, ko man izstāstīja, ka viņam ir tur gāze, benzīns, elektro un kas tur vēl, ja? Viss tās opcijas, ļoti labi, interesanti, kā viņas sadarbojās, tas ir viens, un otrs, ja viņas dara tā, ka viena beidzās un otra vēl brauc, tad jau es pavisam, gadās visādi, ka tur notiek, un ja šitā notiek, ja tu var braukt tā, ka Rīgā trolejbus noņem štangas no tām sliedēm nost un aizrulējā citu motoru, ja viņš tā dara, tad cepur nost.
Mēs atceramies tos laikus, kad pirmajam Duster nebija pat kruīza kontrolas, ne jau adaptīvās, nekādas. Bet šis Duster elektronisko palīgu ziņā ir kā diena pret nakti. Šeit ir aktīvā avārijas bremzēšana, ceļa zīmju atpazīšana, ātruma pārsniegšanas brīdinājums, joslas ieturēšanas asistents un aklo zonu brīdinājums. Bet, ja vēlaties noskaidrot pilnu aprīkojumu sarakstu, droši dodieties uz mūsu Motors Rīga. Piebildīsim vien, ka auto cena Extreme Hybrid G 150 pilnpiedziņas versijā ir no 27 690 eiro. Savukārt Duster bāzes modeļa cena 18 190 eiro. Es teikšu godīgi, nav bijusi jauna mašīna. Ja man būtu pilnīgi jauna mašīna, es domāju, es baigi, mēģināt viņu padarīt pa mūžu mašīnu. Izdarīt tā, lai viņi man kalpo visu mūžu. Vai tas pie mūsdienu dzīves ritmiem un vispār pie mūsdienu mašīnu filozofijas ir iespējams, to es gan nezinu, bet jā. Mežonieki, man liekas, ka pasniedzēji arī ir mūsu pasniedzēji arī, ka tikai nebija. Varbūt es kļūdos, bet mežoniekiem es tiešām esmu redzējis, un daudz lauksaimnieku es esmu redzējis ar šiem aparātiem. Viņš ir pietiekami praktisks, pietiekami lēts, pietiekami izturīgs. Es savulaik sāku filmēt filmu pa vecajām 21. Volgām, bet man tur līdz galam neizdevās. Un tad tādā laikā tiem cilvēkiem tās mašīnas bija tāds altārs baznīcā. Tai kundzītei, kur es tur sāku filmēt, ja, viņa bija apklāta tur ar tādu brezentu pārklāju, stūri ar talku ietalkot, ja, un tas bija tāds funkties, ka tagad pirmkārt jau cilvēks cīnījās visu mūžu, lai dabūtu mašīnu. Tad, kad viņš dabūja to mašīnu, tad viņam bieži vien pienāca arī gals, jo viņš bija tā nocīnījies. Bet man vienalga, jo es esmu arī pietiekami sens, ja es dabūtu pilnīgi jaunu, tad es laikam tomēr darītu tā, lai es varu braukt visu mūžu viņu. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.